šodien atradāt laiku ierasties Kultūras akadēmijā Lūdzes ielā, un jūs esat gatavi interesēties par tām programmu bakalaura un maģistra programmu, apakšprogrammām, kurās šogad mēs aicinām jaunus cilvēkus studēt. Un es ceru, ka jūs arī šo 2 stundas izmantosiet tādā veidā liederīgi, lai tad, kad arī kopējā sanāksmē šeit zālē, kur visiem, diemžēl neiznāk vietas apsēsties, iegūsiet informāciju, bet tad izmantosiet arī vēlāk individuāli atsevišķi jau norādītajās telpās par savām programmām, izzināt visus jautājumus un arī individuāli pēc tam konkrēti noskaidrot atsevišķi jautājumus. Protams, ka mēs esam arī gandarīti par to, ka šajā 20. gadā, kad akadēmija strādā pilnā veidā, kā jūs varbūt esat dzirdējuši, ka mēs esam ne tikai radoši un humanitāri tendēti augstskolu, bet mēs esam arī tādi, kuri grib un vēlas, lai ne tikai mums akadēmijai, bet lai visai augstākajai izglītībai ir tomēr Latvijā vien labāk, un mēs ļoti vēlamies, lai Latvijas jaunieši izmantot iespējas studijā Latvijā un savienojot šo studiju laiku šeit, iegūt arī daudz papildzināšanas arī tajās piedāvātajās iespējas, ko mums piedāvā tagad Eiropas dažādās programmas. Bet vienmēr ar domu to, ka pabeidzot studijas, 1., nākošā, 3. pakāpē, mēs sagaidīsim, ka arī no jums izveidosies tie cilvēki, kas vienmēr darīs ko labu, radošu un inovatīvu Latvijai. Un tāpēc pirms tās mūsu informācijas tālākās tā loka piedāvājam jums arī nedaudz radoša momenta. Vispirms mūsdienu dejas choreogrāfu, 4. kursa, tātad beidzēju neliels priekšnesums, un tad dramatiskā teātra aktieru arī neliels 2. kursa, neliels priekšnesums. Tā kā, lai jums ir veiksmīgi šī diena. Uz galda bāzējas smīdzars to nolauzu es šovakar. Felicitā, felicitā, kad upes malā staigāju, ar to es knišļus baidīju. Felicitā, felicitā, tu domāji ar nolūku, es zāriņu to nolauzu. Felicitā, felicitā, man pretī nācis smaidošā un it kā kaut ko gaidošā. Felicitā, felicitā, cik es gan biju neaptēsts, nu varu tik sev matus plēst, kā, protams, es to nedaru, jo nemīlu plikt paurību. Cik es gan biju neaptēsts, nu varu tik sev matus plēst, kā, protams, es to nedaru, jo nemīlu plikt paurību. Kad gāji prom es raudāju, bet zariņu neatdevu. Felicitā, felicitā, tu skaties tik savādi, ap dušu kļuva sērīgi. Felicitā, felicitā, uz galda vāzējas smīdzars, nu zinu, tas ir pēdējais. Felicitā, felicitā, ko nolauzu es upmalā, kad biju mīlas neprātā. Felicitā, felicitā, cik es gan biju neaptēsts, nu varu tik sev matus plēst, kaut, protams, es to nedaru, jo nemīlu plikt paurību. Cik es gan biju neaptēsts, nu varu tik sev matus plēst, kaut, protams, es to nedaru, jo nemīlu plikt paurību.
laimīgu. Vārds ir Juris Goldmanis, un es Kultūras akadēmijā citu starpā atbildu par jaunu studentu uzņemšanu, ko akadēmiskā leksikā tā smalki sauc par imatrikulāciju. Es mēģināšu jums izstāstīt par konkursu, par iestāju pārbaudījumiem un dažas lietas vispār par studijām Latvijas Kultūras akadēmijā, un pēc tam jau, kad mēs dalīsimies pa apakšprogrammām, mēs runāsim par šo apakšprogrammu specifiku, par pašu studiju saturu un arī par prasībām iestāju pārbaudījumiem. Savulaik konkurss veidojās tā, ka bija pieteikumi uz vietu skaitu, cik bija. Tagad ir iespējams reģistrēties vienā, divās, trijās, piecās augstskolās. Ir iespējams vienā augstskolā reģistrēties daudzās apakšprogrammās. Pie mums tiesa tikai divās. Un tas viss veido šo konkursu rādītāju. Kultūras akadēmijas rādītāji tradicionāli ir augsti. Tas ir izkopēts no Izglītības zinātnes ministrijas mājaslapas, kur ir dati par 2010. gadu, jebkurš no jums tur varat iet un paši papētīt, kuras ir populārākās programmas, kur ir pat 40 pieteikumu vai vairāk uz vienu vietu, kur ir mazāk populāras programmas. Tātad tas ir konkursu koeficients, reflektant pieteikumu skaita attiecību pret uzņemto studentu skaitu budžeta vietās. Mēs vairākus gadus bijām pirmajā vietā, apsteidzot Latvijas universitāti. Pagājušo gadu Latvijas universitāti pēc kopējiem datiem, ņemot vērā arī to, ka universitātē var vienlaiks pieteikties uz vairākām programmām, mūs ir apsteigusi, bet mēs lepojamies ar savu relatīvi ļoti augsto vietu. Ja paskatās rādītājus, kādi ir bijuši iepriekšējos gados, tad zināmas svārstības šeit ir, un tas ir atkarīgs arī no tā, cik populārs, cik atraktīvas studiju programmas, apakšprogrammas mēs piedāvājam. Tas, protams, ir atkarīgs no jūsu intereses un no, neslēpsim, tāpat arī vispārējās gan demogrāfiskās, gan sociālās situācijas valstī. Kāds būs konkurss šogad, to lielā mērā noteiksiet jūs un jūsu skolas biedri. Konkurss ir ļoti atšķirīgs dažādās apakšprogrammās. Stabili augstas ir bijis kultūras teorijas un vadībzinības un kultūras socioloģijas un menedžmenta apakšprogrammā. 2009. gadā tie cipari bija visaugstākie, 17, 18. Pagājušo gadu vispār samazinoties konkursam, tie cipari nedaudz samazinājās. Ar starptautiskiem kultūras sakariem mums ir grūtāk šeit salīdzināt, jo te ir pirmajā rindiņā redzam tie vispārējie rādītāji. Pagājušo gadu tie bija apmēram 6 pieteikumi, ir bijuši gadi, kad ir 18 pieteikumi uz vienu vietu. Kas attiecas uz spāņiem un britiem, tad spāņiem parasti tas konkurss ir bijis lielāks. Mēs, ja skatāmies, 2003. gadā bija 14, 2007. gadā gandrīz 20 uz vienu vietu. Britiem nedaudz mazāks, jo līdzīgas programmas varbūt ir arī vēl kādā citā augstskolā, vai ir iespēja studēt arī Anglijā, ko arī daudzi cenšas izmantot. Kāds būs konkurss uz Latviju, Turciju, to mēs gaidām ar zināmu interesi, un to mēs, protams, redzēsim vasarā. Stabila augsts konkurss ir bijis dramatiskā teātra aktieru mākslā. Šeit teiksim, tais gados, kad mēs esam uzņēmuši uz valsts budžeta vietām, jūs redziet, konkurss ir bijis līdz pat 19 pieteikumiem uz vienu budžeta vietu.
Tas nozīmē, ka radošajā konkursā patiešām ir jāveic liela atlase. Kāpēc modernās dēļas horeogrāfijā tas konkurss ir nedaudz mazāks? Tas ir skaidrs, jo tā ir programma, kur tomēr ir vajadzīgs jau zināmas fiziskas un citas iemaņas, lai piedalītos šai konkursā. Es baidos, ka mani tur, diemžēl, neuzņemtu nekādi. Kas attiecas uz konkursu maģistratūrā, tad tas nav liels, bet šis konkurss arī apmēram 2 pieteikumu uz vietu iepriekšējos gadus ir bijis. Kā notiek šī atlase? Es tuvojos jau noslēgumam savā stāstā. Tātad jums ir zināms, kā ar likumu ir noteikts, ka visās valsts augstskolās obligāti ir 2 centralizēti eksāmeni. Augstskola paziņo, kādi tie eksāmeni ir. Mums tradicionāli tā ir svešvaloda un latviešu valoda un literatūra. Šeit specifika ir tikai tā, ka gan Latvija, Lielbritānija, gan Latvija, Turcija, jo tur ir viespasniedzēji no Turcijas, kas nezina latviešu valodu, ir prasība, lai tas noteikti būtu angļu valoda centralizētais eksāmens. Un tad, protams, ir tas, kas daudzus arī dara piesardzīgus attiecībā pret Kultūras akadēmiju. Tad ir tas, par ko daži kolēģi neizprat no citām augstskolām. Mums vasarā jautā, priekš kam jums ir vajadzīgi tie lielie un sarežģītie iestāju pārbaudījumi. Mēs tiekam galā ļoti vienkārši ar centralizētiem eksāmeniem. Ir valstis, kur vispār, kā jūs zināt, ir modelis, ka jebkurš var pieteikties uz jebkuru augstskolu un pēc tam dators izrēķina, kur pēc centralizētiem eksāmeniem var pretendēt. Mūsu gadījumā, kad to budžeta vietu nav daudz, kad programmas ir specifiskas, un mēs tomēr esam radoša augstskola, un tas radošums izpaužas ne tikai aktieru mākslā un horeogrāfijā, bet arī kultūras studijās un kultūras socioloģijas studijās. Tādēļ arī mums ir šī tradicionālā aina vasarā, kad tie, kas stājas uz starpkultūras sakariem vai kultūras teoriju, viņi vienu dienu ziedo šim papildus pārbaudījumam, domrakstam. Tie, kas stājās uz aktieriem, piemēram, ziedotam 4 dienas, 4 psiholoģiski saspringtas kārtas. Tādējādi kopā tad tiek skaitīti punkti. Katrs centralizētais eksāmens dod 100 vai 200 punktu. Piemēram, starpkultūras sakaru apakšprogrammā domraksts 100 punktu, maksimums, latviešu valoda 100 punktu, svešvaloda līdz 200 punktiem. Savukārt radošajos konkursos, tur, kur atsevišķi vērtē pēc kārtām, ir līdz 300 vai 400 punktiem. Tagad mazliet par pašu šo iestāju pārbaudījumu rezultātu paziņošanu un konkursu rezultātu noteikšanu. Mēs saprotam, un tā ir situācija pavisam normāla, ka cilvēki mēģina veiksmi gan Kultūras akadēmijā, gan Latvijas universitātē, Mākslas akadēmijā, varbūt vēl kaut kur. Un tad ir tas brīdis vasarā, kad ir jāizšķirās, kad ir jāpieņem lēmums. Un mēs arī apzinoties šo situāciju cenšamies maksimāli nākt pretī reflektantiem, dodot informāciju gan mājaslapā, gan šo pašu konkursu rezultātu pasludināšanu veicot un pārunājot šeit zālē parasti, klātesot, ja vēlaties vecmāmiņai, ja vēlaties advokātam vai draugam, kad viss ir skaidrs, mēs uz vietas, kad izejam cauri un nosaucam šos sarakstus. Un tur tad ir situācija, ka, piemēram, ja mums ir 9 budžeta vietas, tas nenozīmē, ka 19.
pēc kopējā rezultāta nevar pretendēt uz šo vietu. Un ja mēs uzņemam par maksu 15, tas nenozīmē, ka 81. vai 85. arī nevar kļūt par studentu. Tur ir operatīvi jārēģē un, protams, jāizdara šī izvēle. Jo kā likums tie, kas reģistrēs pie mums uz abām apakšprogrammām, bieži vien viņiem ir iespēja studēt par budžetu gan kultūras teoriju, gan Latvijas-Spāniju. Viņiem ir jāizšķirās. Bieži vien tie, kas pie mums ir, pateicoties centralizētiem eksāmeniem un domrakstiem, var pretendēt uz budžetu vietu, var pretendēt uz budžetu vietu arī citā augstskolā, un tad ir jāizšķirās. Parasti šādu problēmu nav aktieriem, to jums izstāstīs kolēģi. Aktieri parasti tie, kas ir visas 4 kārtas izturējuši, tie tad arī paliek un atliek pie malas citus savus plānus. Savukārt līdz 4. kārtai nonāk tikai neliela daļa no tiem, kas ir iesnieguši pieteikumus, un ne tādēļ, ka viņi būtu netalantīgāki vai mazāk radoši, bet vienkārši tādēļ, ka šai konkrētajā atlasē, acīm redzot, ir bijušas kādas cits prioritātes veidojot šo kursu. Un vēl viena lieta, kas acīm redzot šeit ir jāpasaka, ar to es arī tuvojos noslēgumam, ir priekšstats, ka kultūras akadēmijā studē tikai Rīgas ģimnāziju, liceju vai citu prestīžu vidusskolu absolventi. No vienas puses tas tā ir. Līdzinieki patiešām mums ir visvairāk. Mums tiešām ir gan franču licejs, gan 1., 2. ģimnāzija un tā tālāk un tā tālāk. Bet tradicionāli, kā tas bija, piemēram, pagājušo gadu, šeit pēc to, kādas vidusskolas ir beiguši, tie, kas ir uzņemti 1. kursā, mēs redzam, ka tā tiešām ir visa Latvija. Un, protams, tas saistās ar zināmām grūtībām. Mums nav savu kopmītņu vai studentu viesnīcu. Mūsu studenti ar vai nu paši īrē kopā kādas istabas dzīvoklīšas vai izmanto studentu viesnīcas, kas tiek piedāvāt, bet kas nav akadēmijas pārziņā. Protams, tas saistās ar papildus izmaksām, bet par to viss ir jādomā, bet vismaz līdz šim šīs studijas ir sekmīgi notikušas un ar šo attēlu, kām apritēs tagad 11 gadu, tas ir 2000. Gada izlaidums. Es arī gribu vēlēt jums gan izdarīt pareizo izvēli, gan veiksmi savu sapņu īstenošanā, jo šie ir mūsu absolventi, kas tolaik bija visi vienādi studenti. Tagad, jā, tur ir gan Vita Lūriņa, gan Mārtiņš Egliens un citi, kuru vārdus komentāri neprasa, tāpat arī citu aktieru, jau zvaigznes var pat teikt, tāpat arī cilvēki, kas sekmīgi darbojas starptautiskajās attiecībās, dažādos kultūras projektos un tā tālāk.